Sveicināti, dārgie skatītāji! Nākamā diena pēc motosezonas atklāšanas, un šodien mēs braucam uz Ogri, kā atkal Media Crew. Palūdzu man uzfilmēt tā dronu nedaudz. To visu, kas tur notiks, tas sajiets, veco vojīšu sajiets, to es atstāšu Jānim, par to es tur baigi neko nefilmēšu. Nu, redzēs varbūt, ka tomēr, bet man vairāk interesē tomēr tas muzejs. Tas muzejs, kurš it kā vajadzētu arī tur būt, tāpēc par to es gan pafilmēšu CSDD muzejs, ja es pareizi sapratu. CSDD motoru muzeja muzejs, tas, kas nav izlikts ekspozīcijās, bet ir uzglabāšanā. Tā kā parasti esam Vijādā, uzpildījām degvielu, iesim samaksāsim un tad laižam. Beidzot prieciņš ir tādī, kad Latvijā ir ienākusi vasara. Un tad baigi smuki atkal man zilā grāsiņa, man ir vasaras diskiņi. Tā kā ļoti smuki, beidzot prieks. Beidzot siltinēs, būs 5 un sniegs aprīļa vidū. Es Voyager klubā, te jau būs mūzika ar autortiesībām. Austris man kā parasti iedeva iedzert vienu, bet tas viss ir mākslīgais intelekts, blā, 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 neko mēs nedzērām, jo mums tiesības nav liekās. Tā kā tūtām pēc kaut kāda laiciņa aiziešu palaidīšu šo dronu, tas galvenais uzdevums. Ārā baigi neko nefilmēšu, kā jau teicu, lai tas viss paliek Jānim, nu un pats pafilmēšu to muzeju. Tātad drona video mēs nofilmējam, diemžēl tā kā ir regulāri jātrenējas. Un tāpēc mans darba kolēģis saņēma šādus griezumus, mēģinot noķert dronu. Bet tā bija viņas, godīgi runājot, kļūda, ka viņa mēģināja paķert šito lidojušo dēmonu. Bet, nu, kaut kā tā. Labi, ka drons vismaz nav sasists. Rokas sadzīs. Tātad, kā izrādījās, vēl tiks dalīts šāds balviņas. Tur jau viss sagatavots, tādi atkal virdulīši ar atlīmītēm. Un reku tas nopietnēs Jānis steigām. Kamēr mēs te sēžam balģējam. Jānis vienmēr iepusēja, kas Jānis tikai pusēja. Jānis te skraida kaut ko apkārt ņemās, viņam būs pilno darbu. Mēs varam mierīgi pasēdēt krēsliņos. Nu ko, drona rutīna ir beigusies. Es ceru, ka pasūtītājs ir apmierināts. Es domāju, ka būs apmierināts. Redzēsim no gala rezultāti. Jā, redzēsiet viņa kanālā. Manā kanālā mēs tagad atbraucām uz trikotāžas fabriku. Viss tas iecams brauciens ir norisinājies, un tagad mēs skatīsimies to motoru muzeja slēpto kolekciju, kuru tā īpaši īsti ne. Gribu pastīties 21. Volgu, ceru, ka tur tādas ir, 24. varbūt kaut kādu dagaņalku. Nu, un tur varbūt amerikāņu vai vācu klasiku. Tā kā tūtām redzēs, kas tur būs. Evo te Ogrē uz kokiem zemenes aug meža zemenītes, tādas smukas, šitās zaļas vēl nav gatavs, bet šitā neko tādas smukas jau meža zemenītes. Jā, laikam viss ir. Jā, prieks jūs visus redzēt pie mums, tā ir Rīgas motoru muzeja un arī Antīga automobīļu kluba. Teiksim, tādi kā tehnikas vienību krātuva un pamāģētās mašīnas, kuras šobrīd ekspozīcijā vai nu nevar izvietot, vai arī vienkārši viņus vēl savu laiku gaida. Un automobīļu, kurus ļoti pavisam nesen varbūt pat varēja redzēt uz ielām, bet aizvien paliekot viņiem mazāk, mēs tomēr viņus esam sākuši jau vākt un esam savākuši diezgan lielā skaitā vispār. Mazliet par to ēku. Es zinu, jūs no Ogres visi taču nedod? Nē. Kopumā tas ir Ogres trikotāžas kombināts. Viena no lielākām ēkām vienlaidus zem jumta vispār Eiropā. Kopumā šeit ir 8 hektāri zem vienlaidus jumta. Mēs būsim kopā ar klubu, šeit mums ir 8000 kvadrātmetru, kur izlietotas automašīnas. Un likās jau, ka tas kādam laikam būs miers, bet jāatzīmē, ka šobrīd gandrīz jau vairs nav vietas. Un līdz ar to vācam mēs tās automašīnas, kurām ir kaut kāda saistība gan ar Latviju, gan ar mūsu, teiksim, dažādiem dienestiem, un pat mašīnas, kuras, saku, pavisam nesen gan ugunsdzēsēju dienestam, gan arī ātrās palīdzības, un tāpat arī bankas bruņmašīnas un no bruņotiem spēkiem tehnika, kas, it kā ir redzēta un liekas, ne ar ko ļoti nepārsteigsim, bet šobrīd viņas paliek jau tik strauji un ātri maz, kad bija vērts viņas sākt vākt. Tāpat arī ir rafu busiņi, kas arī liekas, ka savā laikā viņu bija... Gājām mēs sēkā, tā teikt, 8000 kvadrātmetri zem viena jumta. Wow, tas izskatās fenomenāli. Tātad 21. gadā tāds restaurācijas. Kāpēc tur maniķens, kaut kas interesants. Jā.
kura tā ir sērija, tā vai nav kaut kāda otrā sērija, vai? Es domāju, es komentāros ierakstīsiet, vai pirmā vai otrā. Bet taču no trešā, jo šitais bija vienām no pirmajām sērijām. Jā, nu pastaigāt, te ir ko darīt. Jā, pastaigāt. Te rafiņi visdažādākie, autobusi, blablabla, ņības. Šeit ir armija. Šitais arī īstenībā no Latvijas armijas, bet tas ir kaut kāds Chevrolets. Vieni no pirmajiem pikapiem. Visādi šādi. Volkswagens, man šķiet, ka es zinu, kas tas ir, bet es negribu samūdēt. Visādi Fordi, Jeepi, Willys. Ai, šitais ten GZX 69. Man šķiet. Šos pat nesapratīšu, kas tas ir. GZX 469. Te arī visādas fūras. Antras palīdzības. Atkal turpat. Šeit viss padomju savienības tehnika, vecie Moskviči. Visādi joprojām Moskviči. Pīži. Šeit arī atkal padomju, nepadomju, Riku Volvo. Vēl viens Volvo, tur visādi bruņu. Es te neveidīšu tādā, kas būšu mans. Skānija. Negaidīti. Vēl viens GZX. Tā, Šišiga. Gāja es īstenībā, nu, šāds vēl tiek, kā bija. Tas ten Volgu Racing sērija. Un šāds te bruņu. Jā, pirmais Roberts. Ejam tālāk, armija. Ai. Es pat jau vairs nezinu, ko te teikt. Es saprotu, kaut kādā brīdī es kļūdīšos, un tad būs nesmagi, ka es nosaucu to kaut kādā nepareizā. Bet, nu, jūs varat paši apskatīt, ko tas pats, kas tur bija viens, varbūt, ka savādākā izpildījumā. Tudām ieslēgšu, jā, ko šādi izskatās salons. Manā uzskatā kaut kā tā diezgan depresīva. Ko lai vēl jums te parāda? Nu, tur ugunsdzēsība. Mercedes šitais ten autobus. Man šodien mēl nestrādā, jā, es pārāk daudz runāju. Un tāpēc ir tie brīži, tās pauzes. Šāds Volkswagens. Televīzijas, transports, ugunsdzēsība. Šis jau tāds laikam modernāks. Atkal televīzija. Es patīk daudz visu kaut kā man pat acis vienkārši universāls. Es 100%, ka es paiešu kaut kam garām. Tas būs ļoti kaut kas, laikam, vēsturisks. Tādā ziņā, ka kaut ko, laikam, ir saistīts. Ja ziniet, rakstāt komentāros. Es nācu vispār pie šitā sākotnēji uz šo pusi. Un es nezinu, kas tas ir. Latvijas karogs, kaut kāds BTRs, varbūt, Volgas. Fords Model E, varbūt. Es jau te minu vairāk, es jau sāku minēt. Kabriolets. Kaut kas šeit varētu būt ļoti interesants zem tiem pārsegiem. Šeit būs ugunsdzēsība, ātrā palīdzība. Šāds te interesants amerikānis Lincolns Mark 4. Tur izmērs vienkārši. Salons arī kosmiski. Vēl aizmurētas rītenis šeit pastāsts. Arī kaut kāda žigulīšana atsacīgs tēm. Vēl viens Cadillacs, Chryslers. Pēkšņi. No šīs puses ir Gazi, Volgas. Šādu Volgu es pirmoreiz redzu, par viņu pat neesmu dzirdējis. Mercedes 140, 600, visticamāk, ka 6-litrīgais V12. Kaut arī pēc restes izskatās, ka vienkārši V6. Jā.
tādas ziņas. Ātrā palīdzība būtu. Nesēsties iekšā, ja netiek galvā. Prasies, kāds fotoaparāts. Interesanti. Varētu būt tā, ka es noriku garām Volgai un saprotu, ka tā bija degaņa Alfa V8. Un nekā es tev nesapratīšu. Viss var būt. Citroen. Eskorts. Volgas, to, ko es arī gribēju, reku Volgas. Kā lai ir? Šitais man šeit ir pirmā sērija, šitais varētu būt otrā sērija un šitais ir trešā. Visticamāk, ka šitā. Visticamāk. Ja ne, ja es kļūdos, rakstiet komentāros. Kādā dīvaina apstākļu dēļ šeit ir karieta, koka laiva, tur kaut kas stāv zem Čehola. Mēs varētu principā šeit staigāt un spēlēt ar jums spēli, kas tad ir zem Čehola. Tur bija invalīdka, reku zapiņi, atkal rafi, visādi busiņi, tur merši, visādas dažādas S-klases, E-klases. Tiešām varētu vienkārši spēlēt spēli, kas tas pa mašīnu un ķipa zem Čehola. Mēs varētu rakstīt timekodu un kas tad tur ir zem. Kaut kas restaurācijas procesā, motors vietā, kas uz motora. Fokus. Malmos vien. Kas tas ir? Varētu būt Volvo? Varbūt. Gan jau, ka es 100 reizi esmu kļūdies. Wow. Šis gan interesanti izstas. Sacīkstes uz ziliem. Šitais ir kaut kāds diplomātiskais S-klase, 220. Jūti caurumi karogiem. Pasās uz to amerikāni, kā viņš izskatās no aizmugures. Tās līnijas ir fenomenāls. Vecie amerikāņi mācēja labu dizainu. Tur fonā ir Volvo, bet tas, kāpēc uzsāku filmēt, ir 2CV. Es domāju, daudz ir dzirdējuši un redzējuši to par to reklāmu, kur viņi saliek olas Francijā, ielien savā 2CV un brauc pa lauku, un tās olas ir pilnībā kārtībā un nesadaudzās. Jo it kā viņam bija ļoti labi piekara, ļoti laba amortizācija. Šeit varētu būt magnītdiski, jo bija kaut kādi tur magnītdiski priekš Žiguļiem, kas maksāja baigo naudu. Varētu būt, ka tie. Vagoniņš no meža parka. Kādreiz meža parkā braukāja šādi. Šobrīd mūsdienās gan jau, ka tādi vairs nekad nebraukās. Jo, diemžēl, pa lēnam, maziem solīšiem, bet viss nonāk pie beigām. Šis man nekritis acīs uzreiz, kā tikai mēs šeit ienācām. 13. čaika. Ceru, ka es atkal nekļūdos. Nezināšu kaut kā pielīst tuvāk. Šāds zils salons, tur aizmugurē kosmos, protams. Pat pa sevi viņi izmēros arī. Viss. Pierādījums, ka esmu pieskāries pie čaikas. Žiguls, krāpes versija. 21. Volga. BMW E30. 9-nieciņš. Nē, atvainojiet, 8-nieciņš. UX. 220. S-klase, bet šeit jau reku visi viens pie otra. E30 kabris. Tur vēl viens E30. Taču 39. secināt pēc numuriem V8, E30. Tur augšā visādas dažādas piekabes. Starp citu, mums pieejas, tev ir pareizi viens cilvēks. Teica, ka neviena Voyager nav. Reko Voyagers ir. Vienīgi Dodge amerikāņu Voyagers, 3. generācija. Eskorts.
Vai gan tas nav RS, varētu būt, ka tas arī pašvārds RS. Kaut kāds viens no tādiem sapucētajiem eskortiem. Padomju. Pilno padomju tehnikas, Volgas visādas. Piemēram, ja kāds vēlās iegādāties Volgu, pastāst tagad sludinājumos, baigi tur izvēles nebūs, jo visas stāv šeit. Drifts, demo kār. Atradu 246. Viens uz kaut kādu paplašinājumu, otrs gan ne. Man ir viens draugs, kuram bija 46, bet viņam vajadzētu tieši rekojumu bumperi, varēja no šeit paņemt. Bet jau neko. Starp citu kupē. Abas ir kupējas. Tā kā pareizais paņēmiens, sveiciens HGK. Volgas universāli traktors. Jā, pa traktoriem gan es neko nemuldēšu. Šitais vai nav 6. sērija. Jo BMW kupēja varētu būt, ka tā ir 6. sērija. Varbūt, ka jauts un tomēr 30 vēl viens. Jā, visticamāk, ka tas ir vēl viens 30. Vienkārši bez motora. Un stāv tā, ka liekas diezgan garš. Šeit visādi restaurācijas projekti. Kaut kāds rāmis kaut kam. Visāds Volgas, tur starp citu 24. stāv stūrītī. Tur var būt, kad kaut kas arī, varbūt, ka Volga universāls 21. Vai arī kaut kas cits. Zilam priekšā kāds meklē, reku šeit stāv. BMW bumperis, BMW spārni. Nē, tas gan nav. Tas ir kaut kāds gazs. Šeit. Tas gan skanēja slikti. Ja mums te pateica, ka tur ventilācijas šok, tas viss ir apkārt. Gribētos vienā iekrist. Kas tad tas ir? Nekādas zīmes, nekas. Kādam idejas var būt. Šādi izstos priekša. Aizmūrē pielīst Volga. Šitā varētu būt viena no pirmās sērijas. Tāds vajag nebija tur kaut kādām tur īpašām. Es nezinu, godīgi nav nekādas idejas, kas varētu būt. Tur aiz sienas vēl kaut kas stāv. Tā kā mums tikai daļu rāda. Sajūtas aprakstīt gan te nevar. Tas ir tāda sajūta, ka tu esi kaut kur vienkārši lielā angārā, kur mašīna visādi transporta līdzekļu konservācijas un šokā. Tur fonā kaut kas puse no žiguļa nogriezta nost. Tur visādi motocikli, tur mopēdi. Tur atkal kaut kādas invalīdkas, vēl kaut kādi žiguļi. Varētu būt, ka tieši tur ir durvis un tālāk. Un tur man šķiet, ka tur vēl ir kaut kas. Moskviči jau jaunie tur ir šokā. Es esmu, jā. Ir tā, ka, protams, daudzas pozīcijas atkārtojas. Bet tas nepadara nekādā veidā šo vietu sliktāku un kaut kādu mazāk interesantu. Jo šoks, morālais šoks. Jo es gribēju kaut kādā tādā vietā nokļūt, un tas ir daudz labāk nekā kāds tur mūzejs un vēl kaut kas. Te var tiešām pastaigāt, pastīties. Policijas lustras pēkšņi, kur. Te ir ko darīt, jā. Te katrā plauktā pasties kaut kādas detaļas, kaut kas vēl tāda baigi. Interesanta vieta, kura daudz ko slēpj. Man šķiet, ka līdz galam tu taču neko neatradīs visu. Tev vajag tieši cilvēks, kas te strādā, kas te kaut kādu tā amatu ieņem, kas te zina, kas kur atrodas. Tur būs daudz vairāk info. Bet, ja tu viens pats te staigā, es domāju, ka lielāko daļu palaid garām. Jā, šitais ceks, viņš izstāst fenomenāli. Es nedzirdu nevienu. Tas arī viens tāds interesants verkis, sāpes turbo. Saprotu. Tiešām es pusi no visu esmu palaidis. Reku. Izrādās, ka te vēl ir pa pilnam. Visādi. No to guci. Reku visādi sporti.
Interesanta lieta vēl ir šis. Bloķene. Šis arī. Audi. Es atradu pirmo Audi visā izstādē. Opels. Kupē. Kaut kāda reku Husqvarnas armijnieki. Vēl viena Huska Rīgas mopēds. Šito es pirmo reizi redzu. Viss kaut kas. Vienkārši, ja šito visu aprēķināt kopā, tagad tas ir velosipēdu. Tagad tas ir to visu aprēķināt, interesanti kāds cipars ir. Man patīk šāds risinājums, runājot par močiem. Viņam jābūt šitā, un tad rokturis no otrās puses. Man patīk, ka tāds risinājums. Interesanti izskatās, neparasti. Kaut kas tāds. Stop. Jauna bloķina. Nelītots iepakojumā. Un turpat arī mocis. 350, tas ir citu tāda, kā es gribu. Tā būtu mana tāda sapņu java. Tā būtu mana sapņu java. Ja es pirktu javu, es ņemtu šitādu. Tas pareizi, ja? Nu, gandrīz. Ka tomēr es kļūdos. Jā, pilnībā jaunieva. Arī, ka šitais papīrīts vēl eļļā. Jā. Vēl viena lieta interesanta, ko pamanīju. Šitais satīkšta verķis. Paskatās tur. Kas tur notiek? Taču katreiz tas viss strādāja cilvēki. Un tagad tas viss ir šitādā trikotāžas fabrika, ja kāds nezināja. Kādreiz tas viss strādāja. Atļaušos izdarīt šādi. Nogā uz to pusi arī. Interesanti, kurā gadā tas viss pēdējais strādāja. Es zinu, ka sanāk kaut kāds baits uz komentāriem, bet ja jums ir kāda informācija, droši dalāties, man ir ļoti interesanti. Man šādas vietas man patīk. Kalendārs 12. gads. 12. gads. Varētu būt, ka 12. gads arī bija tas pēdējais. Ja kaut kāda nepareiza informācija, droši rakstiet. Ir ļoti interesanti. 12. gads joprojām kalendārs. Jā. Kaut kā tā. Vēl kaut ko esmu palaidis garām. Šitais ir tāda aero laiva. Šitie ir Latvijas bankas. Leduskapis. Zils leduskapis Moskavā. Telekarte. Kāds šeit ir zvanījis? Jā, diemžēl šī visa izstāde. Sekundi. Tā būs labāk. Diemžēl šī izstāde viss ir tāds slēgtais variants un te tik viegli netikt. Bet ja jums gadījumā izkrīt šī iespēja, obligāti. Jā, Kārlēn? Nebrauc tur šeit. Nebrauc, viņš saka, nebrauc. Es gan saku. Ir viss tik interesanti, ka nevajag braukt šeit. Jā, atstājiet to visi mums. Jā. Ziniet, ja te mums varētu uz vairākiem vakariem šitā sēdēt, darbināt katru pēc kārtas. Te vajadzētu grillu, gaļu, Jā. pišķiņu alu. Jā. Un visas brauktu. Jā. Super. Un ar šito... 3 aizdedzas sveces un viss rūks. Un ar šito par Rīgu. Nē, ar šito, nē. Nē, tur ir bruņinieks. Jā. Vot. Naktī pēc šmigas, pēc 10. Jā. Fig mums, kurš ko nepārdos. Jā, viss pagalam visa diena, kā jau varēja saprast, jau pārmetu video no drona Jānim uz kompi.
Nu, tagad braucam tā pa lēnam uz Rīgas pusi, tur vēl iebrauksim varbūt paēst. Tā kā ar visiem jau atvadījāmies, nu un atvados arī ar jums. Paldies, ka jūs skatījāties. Ceru, jums patiks šī sērija, nospiedu laiku uzrakstīt komentāru. Kaut komentāri jau šoreiz būs tāpat padaudz. Tā kā līdz nākamajai reizei. Čau, paldies tev, Devs, mīļais, ka tu biji. Jā, tev paldies, ka Slušai mammu, slušai papu, čau. Jā, pagad vajag tauris uz beigām. Čau.